13. janvāra vakarā Arēnā Rīga viesojās Austrumu konferences līdera Omskas Avangarda, kuri tiešām pārliecinoši ir aizvadījuši decembra mājas spēles, un pēdējās 5 spēlēs, pateicoties viņu vārtsarga Dominika Furha dominancei vārtos, viņi ir uzcīnījuši 4 uzvaras sausā. Tātad Dominiks tiešām rāda fantastisku sniegumu, un Rīgas Dinamo aktīvi gatavojās šī vakara mačam pret Austrumu konferences līderiem. Klātesošo līdzjutēji atbalstīti. Pirmie rezultātu maču atklāja Rīgas Dinamo spēlētāji, kad pretuzbrukumā teicam piespēli vārtu priekšā savam maiņas partnerim izsniedza Vitālijs Pavlovs un Edgars Kulda, pielabojot viņu piespēli raida ripu pirmo reizi Furha sargātajos vārtos. Pēc nospēlētajām pirmajām 20 Rīgas Dinamo vadībā ar 1-0. Spēles otrā trešdaļa sākās nedaudz jau Omskas Avangarda dominancē, un spēles kontrola pāriet viņa īpašumā. Noraidījums Tims Sestito tiek noraidīts uz 2 minūtēm par turēšanu ar nūju, un brīdī, kad jau viņš ir atsēdējis savas 2 minūtes, izkāpjot ārā uz ledus, Denis Paršins, teicam, asistēja savam maiņas partnerim Antonam Burdasovam, un rezultāts uz tablo spēles 25. minūtē jau 1-1. Vēl viens spēles moments, kad mūsējie netiek līdz saviem pretspēlētājiem, un Māris Jāss tiek nosēdināts uz 2 minūtēm par pretinieku turēšanu ar nūju, ko atkal leicam izmanto Paršins ar Burdasovu, un šoreiz adresējot piespēles savam trešajam maiņas partnerim Pjotaram Horjakovam. Rezultātu uz tablo padara jau 2-1. Spēles otrajā trešdaļā, lai uzkurinātu asiņu šajā spēlē, mūsu Tims Sestito uz divkauju aicināja pretinieku komandas uzbrucēju Ļamķeguvu, kurš, patiesībā sakot, ne pēc hokeja paraugiem, momentāli nometot cimdus, izdarīja sitienu, saņēma nevien 2 minūtes par rupību, bet arī 10 minūtes disciplināru sodu. Spēles trešajā trešdaļā rezultāts uz tablo nemainījās, un mūsējie nepilnas 2 minūtes līdz spēles beigām Jakubu Sedlačeku nomaina pret 6. laukuma spēlētāju, iespiež pretinieku zonā, izdara vairākus metienus pa pretinieku vārtiem, diemžēl rezultāts uz tablo nemainos. Vēl jau vairāk mūsu komandas kapteinis Kristaps Sotnieks 2 reizes glāba mūsu komandu no droša 3. vārdu zaudējumu, un tiešām jānoņem cepuri viņu priekšā par pašaizliedzīgo cīņu spēles izskaņām. Mūsējie, diemžēl, piedzīvo sāpīgu, bet minimālu zaudējumu ar 1-2, piekāpjoties Austrumu konferences līderiem. 2 vārds Rīgas Dinamo Omskas Avangardā guva maiņa Paršins, Burdasovs, Kopļakovs. Uz interviju pēc spēles mēs aicinājām 1 vārta un 1 piespēles autoru Antonu Burdasovu. Во-первых, с победой! Как велась эта игра и твой комментарий? Тяжкий результат в конце получился. В Риге всем командам тяжело играть, это, мне кажется, далеко не секрет, но ребята молодцы, выстояли где надо, в меньшинстве, в большинстве бригады забили. Вратарь сыграл здорово, вот цена победы. Не осадно ли то, что вратарь последние игры очень хорошо стоял на сухом результате, но все-таки удалось открыть калитку сегодня? Да, нет, он молодец, он готовится к плей-офф, самые важные игры через 9 игр начнутся, и я думаю, он подойдет еще в лучшей форме, чем сейчас, так что... Какая установка сегодня над игрой была против динамского коллектива? Победа, только победа. Несмотря на то, что, все-таки играли против команды, которая, сейчас уже далеко от плей-офф зоны. Наоборот, мне кажется, когда таких команд ничего не давит, психологического никакого давления нет, еще с ними, наверное, в 2 раза тяжелее играть. Потому что они не боятся ошибиться, где-то импровизируют, и получается что получилось. Trešo spēli pēc kārtas Rīgas Dinamo vārtus sargāja Jakubs Sedlačeks. Šodien viņš teicami darbojās vārtos un tika atzīts par mūsu Rīgas Dinamo komandas labāko spēlētāju. Pēc mača, kā vienmēr, devāmies ģērbtuvē un lūdzām uz interviju Jakubu Sedlačeku. Unfortunately, lost 1-2 against one of the best teams in the East Conference. What can you say about the game? Yeah, they're really good. We can saw that on the ice. They are really skilled players, and we did our best. But how you said, unfortunately, it wasn't enough. What wasn't enough for the victory? How do you think? I think that we need to be a little bit smarter. We were checking the video, but anyway, we got 2 goals in power play. We knew that they are good, but we made 2 small fouls, and they scored 2 goals. Now this is the 3rd game in a row that you are in the net. How do you feel now? I was feeling really good, and I hope that I'm gonna continue. Dominic, the opponent goalie, do you know him personally? Yeah, sure. We know each other from 15 years old, since 15 years old, so we're friends. Yeah. Does it surprise you that in the last games he is doing so well, actually? No, I'm not surprised because they're a really good team. They are a rich team. They can buy
guys from NHL, and they are making this difference. Okay, thank you very much. Good luck in the next game. Janvāra spēļu hokeja maratonu Rīgas Dinamo savu skatītāju priekšā turpinās jau piekdien, 15. janvārī, kad šeit viesosies Austrumu konferences lejas gala komanda Novokuzņenskas Metalurg. Nu ko, beidzot mums ir jāizcīna 3 punkti un jāizkustās no 12. vietas Rietumu konferencē. Cīņa vēl nav galā, mēs turpinām cīnīties un aicinām to darīt kopā ar mums arī visus Rīgas Dinamo līdzstrādājus. Vēl jau vairāk, ja jums dzimšanas diena ir piekdien, 15. janvārī, tad līdz ceturtdienas vakaram sūtiet savus pieteikumus uz mana dzimene @dinamo.ru un nosvinēsim jūsu dzimšanas dienu atbalstot Rīgas Dinamo nākamajā kontinentālās hokeja līgas mājas spēlē Arēnā Rīga. Uz tikšanos!